būt par mani viegli nav. Ķemēties un maskāties, tā, cik to var ciest, es negans esmu. Lai skola kļūst pēc mazīt mūs, zinu pats, kas man būs labs. Dzīvē beidzot jau gatavs, es negans esmu. Na, pats, lilā rokas bandānās. Būt par mani, man ir prieks, jo negans esmu. Negantais Henrijs. Henrij, atkārtoju 100 reizi, laiks uz skolu. Kāda jēga iet uz skolu, ja piebiedrošos neģēlīgajiem žurkuļiem? Jēga tāda, ka tam nav jēgas, tūliņ pat uz skolu. Un nedomā, ka mēs tevi vedīsim uz tās šaušalīgās grupas koncertu. Henrijs mani pagrūda, tēt. Neesi negans, Henrij. Kāpēc ne? Tā ir svarīgākā lieta manā dzīvē, bet jūs mani nevedīsit? Tas nav godīgi! Negantā Henrija, negantie varoņi. Mamma un tētis atsakās vest mani uz koncertu, iedomājies? Ziņo par viņiem policijai. Skolas talantu konkurss. Gaidīti visi skolēni. Pirmās vietas ieguvējs saņems biļetes uz paša izvēlēto koncertu. Problēma atrisināta. Es jūs vietā nepūlētos pieteikties. Mēs uzvarēsim. Ne tad, ja manai jaunajai grupai būs kāda teikšana. Kā tad sauc šo jauno grupu? Henrija negantie varoņi. Kas tas par nosaukumu? Tā sauc grupu, kas uzvarēs parītdienas talantu konkursā. Henrij. Henrij, kas tavā grupā spēlēs? Tu domā, ka mēs varam uzvarēt? Mēs uzvarēsim gan! Nopietna ģitāra. Jā, mamma neļauj man to mājās spēlēt. Tā uzzinot viņai galvas sāpes. Mammas neko nesaprot. Ko spēlēsim? Ko mēs varam nospēlēt? Es zinu, ka tu noliksi eksāmenu un mēs ar tevi varēsim lepoties. Dāmas un kungi, šodien es jums atskaņošu savu iemīļotāko skaņdarbu – Laimīgo Nīlzirgu. Pietiek, Henrij! Kāpēc man jābūt lellei? Visi zina, ka tu esi labākā lelle. Ne tāda kā es. Man pietiek. Gribi autogrāfu? Baigi vajag. Beidziet trokšņot. Mēs mēģinām. Nepūlieties, uzvarēsim tāpat mēs. Jūs nekam nedarat. Pat neģēlīgie žurkuļi izklausās labāk par jums. Un jūs nemaz neesat grupa. Jūs esat divi. Tātad duetojiet mums pakalpojumu un apklustiet. Viņai taisnība, Henrij. Mēs nekad nebūsim tik lieliski kā neģēlīgie žurkuļi. Nē, mēs būsim labāki. Nāc, sameklēsim savai grupai trešo locekli. Iekšā! Kāpēc tu gribi pievienoties mūsu grupai? Es meklēju draugus un vēlos būt laimīgs. Nākamais. Nu? Tu biji lieliska. Henrij? Pārāk lieliska. Nākamais. Vai tu proti dziedāt? Nezinu.
Spēlēt klavieres? Nezinu. Bungot uz bungām? Spēlēt tamburīnu? Knikšķināt pirkstus? Nezinu. Nākamais. Nākamais. Tu proti to spēlēt? Nē, bet es zinu daudz interesanta. Nākamais. Es tev teicu, Ralf, nekādu skuķu. Lūk, mūsu grupas 3. loceklis. Ja pievienosies grupai, varēs kļūt par Lillā rokas bandas kapteini Pīteru. Es būšu galvenais. Uz to pusi. Vadonis, protams, joprojām būšu es, un es viņa palīgs. Bet tu vari būt nākamais pēc viņa. Es piekrītu, bet mums nav laika mēģināt. Par to neuztraucies. Neģēlīgie žurkuļi, es nāku! Negantie varoņi, šī ir tā diena. Ja, diena, kad mēs uzvarēsim, bet jūs paliksiet pēdējie. Jā, pēdējie. Ja nu viņai taisnība, un mēs paliekam pēdējie. Nomierinies, es visu nokārtoju. Neģēlīgo žurkuļu biļetes man tikpat kā rokā. Labdien! Un laipni lūgti mūsu pirmajā talantu konkursā. Pirmais uzstāsies Els, kurš mēģinās pārspēt skolas atspiešanās rekordu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aiziet, dari, kas tev darāms. 8, 9. Nākamās Braiena ģeniālās smadzenes. Uzdodiet man jebkādu jautājumu, es zināšu atbildi. Kurš izgudroja telefonu? Elementāri. Aleksandrs Grejams Bells. Portugāles galvaspilsētā. Vienkārši Lisabona. Kurš par saldumu maišeli iedeva slinkajai Lindai pagājušās nedēļas matemātikas kontrolu darba atbildes? Nu, es, tas biju es. Mums jārunā. Tas bija Braiens un viņa smadzenes. Nākamā uzstāsies Margarita un viņas runājušā lelle Sūzana. Kāpēc pīlēni laipo mīkstām kājām? Jo ar cietām kājām nepalaiposi. To bija jāsaka man, tev bija jāsaka nezinu. Bet es to nedarīju. Viņas ir lieliskas. Pārāk lieliskas. Tad sagādāsim skatītājiem prieciņu. Ko tu dari? Ar viņām būs cauri. Saki kaut ko, lele. Tas bija traki neganti, Henrij. Vai dieniņ, un nu brīdis, kura visi bijāmies. Lūdzu, pieņemiet manu izjustāko atvainošanos par Henrija negantajiem varoņiem. 2, 3, 4. Henrijs krāpjas! Nē! Viņi izlikās! Fuj! Uz manu kabinetu! Tu arī, Ralf!
Mans sīkais brālis uzvarēs. Es vēl tikšu uz koncertu. Negantais puika! Mālacis, Pīter, mūsu gudrais eņģelītis. Jā, mālacis, Knisli. Kurš būtu domājis, ka redzēšu neģēlīgos žurkuļus, pateicoties tavam čellam? Tas bija 3-kāršo pēcstundu vērts. Kas tas? Vareni, vai nē? Mēs visi redzēsim laimīgos nīlzirgus uz ledus. Ko? Nē! Filmu demonstrēšanai sagatavojusi Latvijas televīzija, tulkojusi Baiba Vētrāja, skaņu režisore Diāna Pāvilsone, lasīja Pēteris Šogolovs.